Satversmes tiesa 2021. Gada 10. februārī pieņēma lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā numur 2020-19-0103 par likumu par valsts pensijām 16. panta 1. daļas 2. punkta un 2. daļas, kā arī ministra kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu numur 1605, 22 punkta un 23 apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta 2. teikumam un 109. pantam. Tātad šī lieta tika ierosināta pēc tiesības sarga pieteikuma, un tiesības sargs vērsās Satversmes tiesā apstrīdot vairākas normas saistībā tieši ar invaliditātes pensijas apmēru un arī, noteikšanas kārtību. Un tiesības sargs uzskatīja, ka apstrīdētās normas, kas pirmkārt piesaistīja valsts invaliditātes pensiju valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam un paredzēja, ka apmērs personām ar invaliditāti ir 80 eiro mēnesī, bet ar invaliditāti kopš bērnības 122,69 eiro, ka šis apmērs tiesības sarga ieskatā nav pietiekams, lai personas ar invaliditāti varētu apmierināt savas pamatvajadzības. Un tas tādā veidā pārkāpj personas cieņu un arī sociāli atbildīgas valsts princips. Otrkārt, tiesības sargs norādīja uz to, ka šīm normām personas ar invaliditāti ir pakļautas diskriminācijai uz invaliditātes un sociālā stāvokļa pamata, norādot uz to, ka gan minimālā alga, gan arī pensijas ir tikušas indeksētas, taču, invaliditātes pensija nav tikusi mainīta. Tāpat viņš arī norādīja uz to, ka invaliditātes pensijas minimālajie apmēri ir noteikti ņemot vērā tikai valsts budžeta iespējas, un šie apmēri nav balstīti uz konkrētiem aprēķiniem vai metodiku. Un visbeidzot, ceturtkārt, viņš norādīja uz to, ka šie apmēri, invaliditātes pensijas apmēri, viņi nav tikuši periodiski pārskatīti. Tiesa pirmkārt konstatēja, ka no 2021. gada 1. janvāra ir grozītas normas, kas noteica invaliditātes pensijas minimālos apmērus. Tad tas regulējums, par ko tiesības sargs ir nācis no 2021. gada 1. janvāra, ir zaudējis spēku, līdz ar to tiesai bija jālemj jautājums par to, vai šajā lietā ir jāizbeidz tiesvedība. Un, lai atbildētu šo jautājumu, tiesa vērtēja divus kritērijus. Pirmkārt, vai apstrīdētā norma ir zaudējusi spēku pēc būtības, tātad vai jaunie grozījumi nav tikai tā formāli, bet paredz to, vai viņi paredz atšķirības pēc būtības. Un otrkārt, pat ja regulējums ir mainījies, vai nepastāv apstākļi, kas prasa tiesvedību turpināt. Atbildot uz pirmo jautājumu, tiesa secināja, ka pirmkārt, invaliditātes pensijas minimālais apmērs ir būtiski palielināts. Otrkārt, ar grozījumiem likumā par valsts pensijām likumdevējs ir mainījis arī kārtību, kādā minimālā invaliditātes pensija tiek aprēķināta. Respektīvi, šobrīd viņa vairs netiek piesaistīta valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēram, bet pašā likumā par valsts pensijām tieši ir noteikts minimāls invaliditātes pensijas bāzes līmenis, kas, ja mēs skatāmies likuma projekta grozījuma anotāciju, kas ir aprēķināts balstoties uz relatīvo metodi. Treškārt, arī jaunie grozījumi paredz periodisku šī minimālā invaliditātes pensijas apmēra pārskatīšanu. Tiesa secināja, ka no 2021. gada 1. janvāra spēku ir zaudējušas gan apstrīdētā likuma par valsts pensijām normas, gan apstrīdētās ministru kabineta noteikumu normas, un likumdevējs ir pēc būtības mainījis apstrīdēto normu saturu. Attiecībā uz otro kritēriju, vai nepastāv kādi apstākļi, kas prasa šajā lietā tomēr tiesvedību turpināt, tiesa pirmkārt secināja to, ka lieta ir ierosināta pēc tiesības sarga pieteikuma, un tādēļ ir veicama normu abstraktā kontrole, respektīvi tiesa šajā lietā nevar vērtēt kāda individa situāciju un viņa pamatiesību aizskārumu. Otrkārt, tiesības sargs pieteikumā
nebija lūdzis atzīt apstrīdētās normas par spēkā neesošām no kāda brīža pagātnē. Un treškārt, tiesības sargs arī lietā bija izteicis arguments tikai par to regulējumu, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim, kas arī ir tikai loģiski, jo uz to brīdi, kad viņš vērsās Satversmes tiesā, šāds jaunais regulējums vēl nebija pieņemts un pat tajā laikā netika pat apspriests. Līdz ar to arī, es teiktu, tiesai nebija zināmi lietas dalībnieku apsvērumi pār šī jaunā regulējuma atbilstību Satversmei, kurš stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī. Tādēļ lietā esošā juridiskā pamatojuma ietvaros arī nebija iespējams izvērtēt šobrīd spēkā esošā likuma atbilstību 1. pantam, 91. pantam un 109. pantam. Tādēļ Satversmes tiesa nolēma, ka tiesvedība lietā numur 2020-19-01-03 ir izbeidzama, jo apstrīdētās normas ir zaudējušas spēku, proti šo normu saturs ir mainījies pēc būtības, un otrkārt lietā nav apstākļi, kas prasa tiesvedību turpināt.